Šis ir ziņojums maniem bērniem un viņu glābējiem pēdiņās, kas izliekas par gaismas eņģeļiem, bet kalpo tumsai, cietsirdībai, postam un ļaunumam. Es meklēju un turpinu meklēt savus no manis slēptos, manis paša bērnus, mans dēls un mana meita, mani bērniņi, Roberta un Emīlija, Markusi. Ir pagājis ilgs laiks, kopš ļaundari un postītāji mums atņēma to, kas daudziem vecākiem un bērniem ir tik pašsaprotami. Iespēju satikties, iespēju būt kopā, pat iespēju parunāties. Kad 2020. gadā ļaundari un postītāji īstenoja noziegumus visā pasaulē, tas skāra arī mūsu ģimeni. Jūs, mani bērni, tikāt aizvesti prom no manis uz 10 dienām nezināmā virzienā. Diemžēl noziegumā piedalījās jūsu māte Kristīne Ruģele, kura noziegumu veikšanas laikā pamanījās mainīt savu uzvārdu uz Kārkliņa. Diemžēl tika apzināti postītas manas un jūsu attiecības, mani bērni, un tas tā ir turpinājies līdz pat šai dienai, 2023. gada 9. aprīlim, kad tev, mans dēls, ir dzimšanas diena, diena, kurā gribētos apsveikt tevi un arī tavu māsiņu, bet ko līdz mani vārdi, ja jūsu pēdējās atmiņas par mūsu ģimeniskām saitēm un draudzību, mīlestību palikušas pagātnē. 2020. gadā, kad tev, manu mīļo meitiņu, bija nesen palikuši 4 gadi, bet tev, manu dēliņu, bija vien 6 gadi. Neviens bērns un neviens tētis un mamma, kuri mīl citu, nav pelnījis to, ko esam piedzīvojuši mēs, cietsirdīgu un nežēlīgu mūsu attiecību saraušanu. Tas ir noticis Latvijā, un tur ir daudz iesaistīto institūciju, tiesas, bāriņtiesas, policijas, noziedznieki, algotņi, līdzdalībnieki noziegumā, apmelošanā. Viņi darīja to, ko viņiem lika. Viņi akli pildīja citu noziedznieku pavēles savas algas dēļ, lai varētu uzturēt sevi un pabarot savus bērnus. Viņi postīja citu bērnu dzīvi, mūsu dzīvi, lai kaitētu man un jums. Viņi melodami sacīja, ka to dara bērnu labā. Viņi ticēja meliem un noziedznieku politikai, ka glāb cilvēkus. Mani bērni, jūs zināt, ka es, jūsu tētis, tajā laikā, kad daudzi bija gļēvi un iztapīgi, nenēsāju un nekad nelietošu vergu lupatu uz sejas, kā rezultātā pret mani sāka vērsties vergu lupatu un indes ievadīšanas, jeb C19 nošļurošanās sekta Latvijā un institūcijas, kas kalpoja un turpina kalpot noziedzniekiem. Tāpat daudzas citas ārprātīgas lietas viņi darīja. Un jā, ir noticis noziegums pret jums, pret jūsu gribu. Jūs, mazos bērniņus piemānot un jums melojot, ko paveikusi jūsu māte ar saviem sabiedrotajiem noziedzniekiem. Es esmu liecinieks tam visam. Par to es esmu runājis un runāšu atklāti, un kad jūs paaugstieties, jūs visu uzzināsiet paši. Mani bērni, Roberta un Emīlija, lai jums ir zināms uz visiem laikiem, es jūs esmu mīlējis, jūs mīlu, es jūs meklēju un par jums domāju katru dienu. Lai kā nelieši jūs slēptu no manis un mums liektu satikšanos, mēs satiksimies, un es došu jums pašiem izvēlēties, kur jūs gribat būt. Bezkaunīgie, cietsirdīgie, augstprātīgie un liekulīgie Latvijas institūciju darboņi,
kas izmantoja bērnu mātes Kristīnas Ruģeles Kārkliņas parakstu un viņas melu liecības, ko izdzimteniski apmelodami mani pastiprināja Jūrmalas tiesā strādājošā Kristīnas Ruģeles Kārkliņas māsa Ilze Ruģele, lai postītu un kaitētu mums, kā rezultātā melos tika radīti tiesas nolēmumi un spriedumi. Tas viss tiks celts gaismā, un atbildīgie par noziedzīgu darbību grupā pēc savas iniciatīvas vai tikai pildot amata pienākumus pēdiņās un priekšnieku pavēles, tiks tiesāti paši. Mani bērni, Roberta un Emīlija, jums būs zināt, ka es nekad nepadodos, un man spēku dod mūsu dzīvības Dievs un radītājs. Ar viņu kopā tiks panākta tiesa un taisnība. Es turpinu jūs meklēt, daru to maziem solīšiem, un mēs atradīsim citu laikā vai ārpus tā. Pat ja man drīzumā nebūs iespēja jums pateikt to pašiem, ka es jūs mīlu, mani bērniņi, Roberta un Emīlija Markusi, jūs zināsiet, un jūsu sirds to sajutīs jau no tāluma. Ne tikai no atmiņām un to, kā tas agrāk tik skaisti un sirsnīgi bija mūsu dzīvē, bet arī no tā, ka jūsu sirdsapziņa saņems spēku no mūsu gaismas tēva šeit un tagad, katru dienu, mieru, drosmi, gudrību un mīlestību. Dievs ir mūsu patvērums, un, mani bērni, atcerieties šo uz visiem laikiem. Kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Es turpinu jūs meklēt, mani bērni, un lūdzu Latvijas sabiedrības iesaistīšanos. Ja jums ir zināms, kur atrodas mani bērni, vai viņu tālruņa numurs, vai jebkādas citas ziņas par maniem bērniem, lūdzu to rakstiet man uz e-pastu manai-tautai@gmail.com vai zvaniet man uz tālruņa numuru 298 11 361. Lūdzu, ja satiekat manus bērnus, pasakiet viņiem, ka es viņus meklēju, par viņiem domāju, viņus mīlu, pēc saviem bērniem ilgojos, lai šī zeme, Latvija, arī institūciju darboņi zina. Es ļaundariem neatmaksāšu ļaunu ar ļaunu, bet novēlu, lai saņemat visu, ko Dievs jums savā tiesā paredzējis. Ar to tiesu, ar kādu mani un manus bērnus tiesājāt, mūs cietsirdīgi šķirot citu no cita, ar tādu tiesu jūs tiksiet tiesāti, ja vien nenožēlosiet savu ļaunumu. Es novēlu ikvienam saņemt Dieva tiesu, jo tā ir taisnīga, un tajā ik viens pļaus to, ko sējis patiesībā. Novēlu to piedzīvot jau šīs dzīves laikā arī tādēļ, lai ļaundari, kas gatavi turpināt posta darbus, nebūtu spējīgi to paveikt pret citām ģimenēm. Nevienam nav jācieš melu un netaisnības dēļ, tā kā tas ir noticis un skāris gan mani, gan manus bērnus. Es nevairošu ļaunumu, bet celšu visu gaismā, un tumsai nebūs nekādas varas pār gaismu, kad gaismas un patiesības celšanas gaismā ceļš pa īstam sāksies. Roberta un Emīlija, kad mēs vēl bijām kopā, es jūs mācīju atšķirt labu no ļauna, un tas ir dziļi iedēstīts jūsu sirdīs. Mani bērni, nebīstieties ne no kā un ne no viena. Nebīstieties no tā, ka jūs savas patstāvības dēļ, kad paaugstieties lielāki, varat kļūt nesaprasti un nicināti. Ar jums ir Dievs, labie eņģeļi, un ik viens gaismas bērns, kādus no kuriem jūs satiksiet savā dzīves ceļā. Ar jums ir mīlestība, ticība un cerība uz mūsu atkal satikšanos no manas sirds. Mana sirds un visa mana būtība meklē jūs, mani bērni, mani bērniņi, Roberta un Emīlija. Es, jūsu tētis, Mareks Markus, nekad jūs neesmu atstājis un jūs neatstāšu. Es jūs meklēju un meklēšu, mīlēju
un mīlēšu, kamēr vien šeit būšu, laikā un arī ārpus laika. Nāks dienas, kad ticu, jūs sadzirdēsiet katru šo manu vārdu, un katru no tiem sapratīsiet pilnībā, un ticu, ka jūs atradīsiet patiesību un sirdsmieru, un paliksiet tajā, būdami Dieva bērni, miera bērni, mani bērniņi, kas man uz laiku šai saulē dodi. Es mīlu jūs, Roberta un Emīlija, Emīlija un Roberta. Jūsu tētis Mareks Markus. 2023. gada 9. aprīlī mana dēla Roberta Daniela Markusa dzimšanas dienā. Apsveicu tevi, mans dēls, un tevi, manu meitiņu, tava brāļa dzimšanas dienā. Uz redzēšanos!